piešķir grantu, bet tas, ko mēs visi arī zinām, tas, kas arī ir visiem zināms, ka šos te LIA pareizāk sakot, LIA iedod grantus, bet šīs te mājas nedabū naudu līdzfinansējumu komercbankās, tad ekonomikas ministrija labu gribēnām ir arī veikusi labojumus Latvijas garantijas aģentūras noteikumos, pasakot, ka šo te daudzdzīvokļu mājas aktivitāti var apvienot ar garantijas aģentūras instrumentu, bet arī nekas nestrādā. Un rezultātā tā situācija šobrīd man, ko es personīgi zinu tā, ka šobrīd ļoti daudzas pašvaldības ir griezušās un teikušas, kaut kā sakārtojam šo sistēmu, jo mums ir pat iesāktas mājas, bet bankas mums nedod naudu. Garantija aģentūras iedod garantiju ar 0,65%, to mēs vēl pieliekam bankas kredītam, tā procentu likme, par ko kas mums ir jāmaksā, tā noēd mums to energoefektivitātes ietaupījumu, mums tas process paliek dārgi. Un tas, ko vēl es zinu, tad tas paradoks ir nākošais, kad, lai samazinātu šo te aizdevumu likmi, tad pašvaldības apsaimniekošanas uzdevumu ieķīlā savus uzņēmumu pamatlīdzekļus. Un tad ir tāds paradoks, ka, teiksim, lai nosūtinātu māju par 100 000, siltuma pašvaldības apsaimniekotājs ir ieķīlājis uzņēmumu aktīvus par 3 miljoniem. Kaut kā viņš, nestrādā. Tas, kas ir ar ekonomikas ministrijas pārtājas, un, teiksim, arī ļoti daudz, principā, mēs viena no pirmajām, kas arī šo energoefektivitātes fonda ideju lika, un 2 gadus atpakaļ arī centos viņu iedzīvināt valstī, jo tā mana ideja bija tāda, kad ir jāsaprot, ko bankas var izējot no savas kredīta politikas un ko viņas nevar. Un tas, ko Gunta teica, pirmais, ko viņa, ja jūs pamanījāt, bija pats pirmais iedzīvotāju maksātspēju teritoriju. Un šeit tagad apskatieties uz šo karti, un tagad tā nav mana karta, tā ir valsts reģionālās attīstības aģentūras veidotā karta, kāda ir tā Latvijas attīstības tendence un scenārijas līdz 20. gadam iedzīvotāju skaita perspektīvas. Tad jūs redzat, ka mēs paskatāmies uz šo Latviju, ka banku bāža ir pamatota, jo, teiksim, bankas ir skandināvu partneri, viņiem ir peļņa pelnīt, viņiem nav tas mērķis, nav kaut ko dotēt, kaut ko pazaudēt. Viņiem tā, kā jau Gunta arī teica, ir tā risku profils, un viņiem pats galvenais, ģenerēt ieņēmumus. Un ja tagad skatāmies uz šo te kārti, tad mēs principā vairāk vai mazāk saprotam, kad būs šie te reģioni, būs šīs te pašvaldības, kur nekad komercbankas nefinansēs. Viens risinājums varētu būt, kad valsts sniedz galvojumu, respektīvi LIA grantam pretī ir bankas finansējums, bet tas ir ar valsts galvojumu. Bet tad tas paradoks atkal no valsts budžeta vadības viedokļa ir tas, ka tad ir, ka nevis bankas ir nofinansējušas, bet valsts ir nofinansējušas projektu 100%. Tas atkal arī nav saskaņā ar Eiropas komisijas labās prakses, tādām iemaņām. Līdz ar to izveidojās tā situācija, kad it kā jau varētu likt šo valsts garantiju, bet tad jāsaka, tad kāpēc mēs nefinansējam 100% visu. Un tas, ka arī šobrīd Latvijas garantijas aģentūras garantija nav pieņemama bankā, to arī var ļoti vienkārši saprast, jo tā samazina risku, bet tā nemazina prasību pret uzkrājumu veidošanu, jo viņi nav, teiksim, saistīti ar pilnīgu risku noņemšanu. Un tagad, ja mēs runājam par energoefektivitāti par šo te, tad man ir ļoti bieži, tā likās tā duālā attieksme, kad ko tad mēs rakstam tajos likumos, un šeit ir tie ir 2 likumi, kas ir kā loģiski teikt tā, ka valsts un pašvaldība var piedalīties un līdzfinansēt šos energoefektivitātes projektus. Un kāpēc šo es šeit esmu ielikusi aiz viena apstākļa, kad ļoti daudz pašvaldības, tad, kad redzēja, ka LIA LIA ir iedavusi grantu, bet bankas nefinansē, bija tāds priekšlikums, ka pašvaldības apsaimniekotājs pārņem šīs te mājas un ieliek pamatkapitālā pašvaldību šo te naudu vai galvo, un līdz ar to sakārtojās šī te naudas plūsma, jo ar pašvaldības galvojumu bankas būtu gatavas kreditēt.
Bet te ir atkal šie likumi, kas arī pasaka, energoefektivitātes likums, kas pasaka, ka valstīm pašvaldībai ir jānodrošina, var nodrošināt šo līdzfinansējumu, bet tajā brīdī, ka mēs aizējam līdz faktam, lai nebūtu tas pašvaldības uzņēmuma pamatkapitāls un tie apgrozāmie līdzekļi jāieķilā, tad izrādās, ka to nevar darīt, jo pašvaldība nevar galvot par trešās personas mantu. Un tad tu tā saproti, ka, teiksim, ja mēs aizējam atpakaļ uz to karti, mēs apskatāmies tās teritorijas, mēs redzam tās pilsētas, mēs redzam, ka likumi ir daudz, bet tad mēs saprotam, ka kaut kā nestrādā. Un tad arī mēs zinām par energo direktīvu, un tad es tā sāku domāt, bet par ko tad mēs tagad sākam runāt, jo, ja tā skatās kopumā to schēmu siltumapgāde, un tagad es patērētājs, tad jautājums jau tajā ir, kad siltumapgāde, un te es nevaru piekrist Blumbergas kundzei, ko viņa runāja daudzos punktos, jo pēc būtības tas parāds par apkuru šobrīd ir augošs, viņš pieaug. Un tā problēma, kas rodās siltumtīklu uzņēmumos un kas ir ļoti liela arī baža bankām, kas tad maksā šos komunālos parādus. Un tagad situācija tāda, ka maksātāji maksā par nemaksātājiem, visi ir izvadīti, bet viss tā tiek turpināts, kas vēl ir paradoks, kas arī ir risks savā ziņā arī bankām un milzīgi zaudējumi, kas siltumtīklu uzņēmumiem, kad dzīvokļus, ja pārdod ieņēmumus nenovirza, teiksim, kaut pusi komunālā parāda sekšanai. Tādas atrunas vispār likumos un normatīvos aktos nav. Otrs, ko tas nozīmē, ka ja pašvaldības uzņēmums vai jebkurš cits siltumapgādes uzņēmums, viņam visu laiku ir kaut kāda sanāk tikai tā caurā bēļa, tad viņam sanāk tā, ka viņam ir jānoraksta bēļņa un pēc būtības šie parādā apvēda apgrozāmos līdzekļus. Un tas ir atkal nākošais solis, ka viņš dodās pie pašvaldības prasīt šo te dotāciju, jo viņam nav varianti, viņš nevar izdzīvot. Kāpēc es to visu saku? Tad atkal, ja mēs atgriežamies uz to karti, tad gribās teikt, tā karta, kas bija Rīga un Rīgas rajons, tur jau šī problēma pēc būtības tik krasta nav. Bet, ja mēs paskatīsimies no Rīgas, teiksim, kaut kādus 110–120 km attālumā, tad tā problēma siltumapgādē ir tieši tāda, kāda es pat izstāstīju. Un šeit nav tā vaina tajās lielajās siltumtrasēs vai nekompetencē vai vēl, bet tajā, ka tiem cilvēkiem nav darba un cilvēki nevar nopelnīt un cilvēki nevar samaksāt. Līdz ar, kas vēl ir tīri, kāpēc arī, ko mēs esam paši paskatījušies, kad īstenībā siltumapgādes uzņēmuma patēriņš samazinās. Un tas arī viens no bēdīgām lietām ir tā, ka ļoti daudz uzņēmumu aizverās. Aiztaisās ciet, likvidē savus biznesus, kad jāgrāk viņam bija vajadzīgs siltums, tagad viņam vairs nav tas siltums vajadzīgs. Un ar to arī jārēķinās. Un tajās teritorijās, kas tajā tumši zaļajā krāsā, tajā teritorijas bildē, tur šī aina ir krāsa izteikta. Nākošais, kas šobrīd it kā ir, un tagad visi runā un saka, mums ir ekonomikas augšupē un arī tarifi ir samazinājušies. Bet, kā bija LPSā, kad bija saruna, tad Akermaņa kungs arī ļoti smuki runāja, pierādīja, ka uz kā tad viņi samazinās. Un šobrīd viņi netik daudz uz efektivitāti, bet vairāk vai mazāk uz gāzes cenu samazinās. Un tā gāzes cena šobrīd mums ir, paldies Dievam, nogājusi zemāk. Bet tas, kā izaicinājums, ir tā subsidētā enerģija, kas ir vairāk vai mazāk būs jautājums, ka kādā brīdī tomēr pie tarifa pieliks. Kāpēc es par to runāju? Tāpēc es runāju, ka vienkārši, lai saprastu, ka tā bilde, ka mēs runājam par ēku energoefektivitāti un par to, ka mēs gribam kaut ko izdarīt, ir jāsaprot, ka Latvija tā bilde ir gaiši dzeltens un tumši zaļš. Un kad siltumapgādes uzņēmumi ir tādā stāvoklī, kādā viņi ir, un kad iespēja, teiksim, atbalstīt kvalitatīvu mājokļu renovāciju šeit būtu jāsaprot tās divas fundamentālās lomas. Un es varbūt sākšu ar valsts lomu, teiksim, ko es ļoti virzīju no hipotēku bankas. Tā bija, ka pirmkārt ir jāpilnveido negatīvi akti. Un principā jāsāk pirmais ar tādām divām fundamentālām lietām, ka, ja ir parāds, tad, teiksim, manā izpratnē arī ar hipotēku apgrūtinātiem dzīvokļiem būtu jāsadz parāds. Nevarētu būt situācija, ka teiksim, bankai ir absolūti priekšroka, siltumtīklu uzņēmums paliek zaudētājos
jautājums, jo pēc tam jau pašvaldība no nodokļu maksātājiem tāpat to visu nosēc. Otrs, ko es domāju, kad īstenībā mēs daudz reizi runājam par energoefektivitāti, un ir šobrīd likums par, kā viņš saucās, likums par, likums par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Un tur arī ļoti interesanti, ka tur tiek runāts par apkuri, par enerģiju, bet vienā vārdā netiek runāts, ka, teiksim, ja māja tiek siltināta, tad valsts kopā ar pašvaldību arī varētu šo aktivitāti līdzfinansēt sociāli jūtīgām iedzīvotāju grupām. To ir ļoti kaut ko līdzīgi ir izdarījuši Lietuvu, jo, ja Lietuvā paskatīties uz viņu urban development plānu principu, tad tur ir tāda maza atruna, tāda maza, kur viņi saka tā, iedzīvotājiem, kas ir ar ļoti zemajiem ienākumiem, viss grauns un visa sistēma ir 100% apmērā, citiem ir 30% apmērā. Līdz ar to caur šādiem normatīviem aktiem mēs jau arī varētu pateikt, ka mēs atbalstam siltināšanu, bet mēs saprotam, ka tie cilvēki, kuri nevarēs samaksāt, valsts ar pašvaldību varēs caur šo te palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā šo jautājumu atrisināt. Nu, par energoefektivitātes fondu es vienkārši domāju, ka nav cita varianta, ka ir jābūt ļoti stipram energoefektivitātes fondam, kurš sastāv no energoefektivitātes kompetences centra, kurā, kā arhitekti minēja, ir šie standarti. Es tiešām uzskatu, ka ir jābūt 1 miljonu jāspēj iztērēt, lai uztaisītu standartu, kas atrisina pa lielām milzīgas problēmas. Ir jābūt šiem cilvēkiem, pie kā var griezties vai bankas, vai iedzīvotāji, vai pašvaldību cilvēki, un kas sniedz ļoti perfektu un ļoti augstu kvalitātes ar, teiksim, šo te atzinumu vai viedokli. Jo tas, kas šobrīd ir Gunter, man jāpiekrīt, tas analfabētisms, kas valda ļoti daudzos būvniekos un tā saucamajos energokonsultantos, un tas ir ļoti bīstams. Tas, kas par finanšu instrumentiem, atkal gribu pateikt, ka tad, kad Gunter runāja par maksātspēju, par teritoriju, es personīgi uzskatu, ka jābūt ļoti segmentētām finanšu instrumentam, vienam, kas strādā ar tiešo finansēšanu, kur valsts pati finansē, un otrs, es uzskatu, ka ir jābūt kreditēšanas instrumentam, kur valsts kopā ar komercbankām finansē, un šis instruments varētu būt šī saucamā subsidētā procentu likme. Ļoti vienkārši pasaulē ļoti bieži lietots un atstrādāts mehānisms, kur vienkārši mēs precīzi pasakām valsts iedod komercbankai, teiksim, zinām naudas summu, komercbanka pieliek savu darbu klāt, valsts uzņemās zinām risku, un klientam ir šie 1,5% gala maksājums visus 15-20 gadus. Tiešājā kreditēšanā, ja mēs zinām, ka bankas konkrētajā segmentā, konkrētajā teritorijā neies, banka izmanto tiešo kreditēšanu, pati finansē 100%. Pašvaldības loma ir tas, ko es domāju, ka tā māju siltināšana, tā ir tā lieta, kur strādā būvnieki, projektētāji. Tā tiešām ir tā lieta, kas silda ekonomiku un jāapskatās Eiropas vadlīnijas, tad īstenībā Eiropa iesāk šo te energoefektivitātes iniciatīvu tīrais tā, lai sildītu savu ekonomiku. Tas nozīmē to, ka pašvaldībai ir šī loma, lai veicinātu, lai stiprinātu šo. Un tas, ko es personīgi redzu, ka pašvaldība Veskaup būs ļoti labs risinājums, ņemot vērā arī šo energoefektivitātes direktīvu, kad tie siltumtīklu uzņēmums ar pašvaldību varētu veidot šādu kompāniju. Bet šeit ir ļoti daudz tādas tīri lietas, kas izies no normatīviem aktiem, tāpat arī ar šo apmaksāto pamatkapitālu. Bet tas, ko es laikam gribētu teikt, ka ja Gunte teica nomērāms rezultātus energoefektivitātē, tad es vēl gribu pavisam uz otru pusi pavilkt to deķi un pateikt, ka aizstāt ēku energoefektivitāte ir uzstādījuma ēku renovācija. Es gribu runāt, tas atkal tādā plašākā skatījumā ir, kad ēku energoefektivitāte mēs varēsim, ja mēs negribam mānīties ar skaitļiem, tad, teiksim, pie samazinātiem tarifiem, kas samazinās, tad īstenībā šo ēku energoefektivitāti, to teltu ir pietiekami sarežģīti iegūt. Tev varētu būt, ok, labi, jūs tagad citādā. Es nestrīdēšos, bet
Bet, ja mēs runājam par ēku renovāciju, tad pēc būtības mēs varētu runāt par to, ka arī, ja mēs ļaujam Līvānos, Ainažos, Alojā, daudzdzīvokļu mājā nomainīt jumtu, tad tas ir pieļaujami, atbalstām, un mēs neprasīsim tos milzīgi daudzos papīrus, lai izrēķinātu energoefektivitātes deltu. Un varbūt šīs te par ēku renovāciju es gribētu runāt tīri tajās pašvaldībās, kur varbūt nebūs tik daudz tās maksātspējas, kur mēs tiešām redzēsim, ka cilvēki nevar šo te māju nosiltināt pa 100%. Līdz ar to, kur es personīgi domāju, ka tajā brīdī, ja pašvaldības atrodas teritorijās ar zemāku attīstības indeksu, būtu jāpārēc arī iespēja, ka pašvaldības var aizņemties valsts kasē un ieguldīt savu uzņēmumu pamatkapitālā vai arī sniegt balvojumu savā pašvaldības uzņēmumā. Tas, kā jūs redzat, tad es šobrīd dotu virzu arī uz to pašvaldības segmentu. Mana tā pārliecība ir tā, ka ja lielais, privātais bizness strādās tur, kur viņš varēs nopelnīt, bet tāpat laikā šobrīd esošās ekonomiskās situācijas ir teritorijas, kuras šobrīd ir sarežģītākā situācijā, mums ir viņiem jāpalīdz. Līdz ar to es šobrīd arī ļoti lielu tādu uzsvaru gribētu teikt, ka pašvaldībai ir milzīga loma tīri tās ekonomiskās attīstības veicināšanās savā teritorijā un caur šādām soļiem varētu ļoti palīdzēt. Bet attiecībā par energoefektivitātes fondu es viņu tiešām gribētu redzēt ļoti stipru. Pateikšu vienu galveno iemeslu, kas, manuprāt, ir pats būtiskākais. Ja ir energoefektivitātes fonds ar ļoti kompetentu ekspertīzes centru, ar vairākiem finanšu instrumentiem, kas varētu būt grants, aizdevums uz subsidētu līkumu, mezzanīna aizdevums, tad mēs varam tiešām piesaistīt pensiju fondus, jo pensiju fondam ir tā iespēja tā, ka tu no esošā portfeļa izlasi labākos, taisi kredītu novērtējumu, noreitingo viņu un iedot pensiju fondiem viņu uz refinansēšanu. Tas ir ļoti populārs un ļoti labs instruments, bet, lai to visu izdarītu, valsts pusē jābūt ļoti kompetentiem un zinošiem cilvēkiem. Un tāpēc, manuprāt, ir tad šis te reģioni, ko mēs saprotam, kur būs problēmas ar finansēšanu. Tur mēs dodam arī pašvaldībām valsts kāsai tiešo finansēšanas mehānismu energoefektivitātes fondā un pārējo Latvijas daļā veidojam no Komercbankām ļoti labus atbalsta mehānismus. Paldies!